Sveiciens visiem no premiumoptikas.lv. Mēs parādām, kā vieglāk un labāk medīt, un pats galvenais palīdzam. Tā kā visu, ko mēs rādām video klipā, mēs varam arī satikties šautavē un to visu jūsu vietā izdarīt, lai jums būtu veiksmīgas medības un lai jūs varat izmantot efektīvu balistisko kalkulātoru. Protams, arī tāpatām šo ierīci, arī tāpatām kronšteinus var iegādāties pie mums, un to noteikti nepalaidiet garām. Un, ja, protams, iegādājas pie mums, tad viss šis pakalpojums ir iekļauts cenā. Manās rokās šobrīd ir Pard Night Stalker 70. Parādīsim, kā šeit savadīt pareizi balistiskos datus. Tātad, šis gan ir uz blāzera kronšteina, blāzera ieroča, bet tātad ilustratīvi es uz stikas Picatinny parādīšu, kas ir galvenās lietas, kas jāizdara. Pati galvenā lieta, kad liekat optiku virsū uz ieroča, ir pareizs līmenis. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja šaujam mēs tālu uz 300 metriem, jo nedaudz nepareiza vertikāla ass, un tad mūsu trāpījums pa diagonāli aiziet diezgan tālu, un tā mēs lapsu nekad nenomedīsim. Tad paņēmieni, ko mēs varam izmantot, tad viens, ko var izmantot uz Picatinny, kam ir taisnas muguriņa virsū uz ieroča, tad šāds ir ķīlīšu princips, kad mēs attiecīgi augstumā dabūnam, lai optika ir taisna. Divi nosacījumi, tātad plakna uz ieroča un arī tāpatām, lai plakana apakša zem tonīšiem ir. Ja šis paņēmiens mums neizdodas, protams, kad mēs varam ar pārbaudīto metodi, ar līmeņrāžu komplektu, tā teikt, nonullējam mēs stobru, ja, lai šeit mums ir līmenī, un attiecīgi, skatoties pēc stobra, mēs skatāmies, lai arī šis līmeņrādes sakrīt, un tādā veidā tad mēs arī varam tikt pie precīzas un taisnas optikas. Tad, kad pareizi ir uzlikti kronšteini un piestiprināti, tad viena svarīga lieta, kāda dati mums jādabūna, tad mums ir jāsaprot, cik mums ir augsta optikas centrs no stobra centra. Kā to izdarīt? Protams, kad vienkārši ņemam mēs, paskatāmies, kur ir stobra centrs, kur optikas centrs un izmēram. Kā to izdarīt? Šī ir taktiska laide un varbūt mednieki retāk tādas izmanto. Tad vienkārši mums jāatrod pastobrē, parasti ir centrs, kas ir stobram. To varam pārliecināt, vai izmērot stobra diametru un pēc tam rādījus no pastobres. Un tā teikt, visiem pārsvarā digitālās optikas ražotājiem centrs jau ir atzīmēts, ja? Un tad vienkārši mēs izmēram. Tad iepriekš jau mēs tā skatījāmies, ka šeit mums sanāk kaut kādi 70 augstumā. Ja šis būtu blāzera ierocis, tad tāda konstrukcija mums sanāktu. Tā ir viena svarīga lieta, kas mums jāzina. Nākamā lieta, kas mums ir jāzina balistiskais koeficients. Reizēm ir atrodams virsū uz kastītes. Ja nav, tad ejiet mājaslapā. RVS uz kastītes neliek informāciju, tad ejiet ražotāja mājaslapā. Teiksim, šī konkrēti 3006 EVO lode, 11,9 svarā un balistiskais koeficients G1 ir 0,366. Un tad, protams, lodes ātrums 810 metri sekundē. Bieži vien tas atšķirās un reizēm pat krasi pat pa 20 metriem un vairāk, tad mums noderēs šautavē ātruma mērītājs un mēs dabūsim pareizu ātrumu, lai mūsu šāviens lielā distancē būtu precīzs. Jā, tad, lai mēs varētu izmantot balistisko kalkulātoru, mums ir ļoti svarīgi uzlikt optiku līmenī. Izmantojam vai nu ķīlīšus, izmantojam līmeņrāžu komplektiņu. Nākamais, kas mums ir svarīgs, samērīt starp optikas centru un stobra centru ar bīdmēru. Vēl mums ir nepieciešams ātrums, kāds mūsu lodē ir ātrums. Uz kastītes ir viena informācija, dabā reizēm atšķirās, tas mums dar izmērīt. Un tā teikt balistiskais koeficients, ko mēs varam noteikti atrast munīcijas ražotāja mājaslapā. Kā mēs Pard Night Stalker 70. modelī ievadam balistiskos datus. Piespiežam pieturam meņu pogu. Un tad uzejam uz tādas tā kā raķetes. Balistiskais kalkulators piedāvā balistisko aprēķināšanu vai balistisko kalibrēšanu. Mums kā medniekiem interesē balistiskā aprēķināšana. Piespiežam pieturam un mums parādās visa tabula. Tātad balistiskie dati tiek veidoti uz B profilu. Lodes ātrumu mēs ievedam. Lodes ātrums bija 810 metri sekundē. Jā, tas ir unikāli. Tā 810 metri sekundē. Pie Parda kloķīšiem bišķiņ jāpierod ir. Viņi reizēm uzvedās savādāk. Lodes svars tātad 11,9 mums ir. 11,9. Tātad tas mums ir izdevies. Balistiskais koeficients, kas ir interesanti, Parda ražotājs piedāvā tikai
G1 aprēķina funkcijai, G7 netiek piedāvāts. Tā kā tad īsts medību rīks. Un tad mēs uzliekam, mums bija 3, 6, 6. 3, 6, 6. Nu, tad augstumfirms jūras līmeņi, tas mums neko daudz nespēlē. Temperatūru, tad uzliekam mēs vasarā, būs kādi 20 grādi, piemēram. Un tad tēmekļa augstums mēs izmērījām, mums bija 70, ja? Tad liekam 70 milimetri, kas ir ļoti svarīgi, jāsaprot, ka, teiksim, par tēmeklim ir milimetri, un aiz milimetra vēl ir milimetra desmitdaļas. Un tad neaizmirst, jo reizēm gadās tā, kad liekas, ka tie ir centimetri, un beigās tiek ievadīti nepareizi dati. Un ja mēs kļūdamies par tiem nosacīti 5 centimetriem, tad var gadīties tā, ka mūsu trāpījums 300 metros jau mainās 10 centimetru amplitūdā. Jā, pardam, tas kloķītis ir tās, kas tiešām jāpierod. Tu bišķiņu pagriez ātrāk, un viņš aizliec kaut kur LR ratā. Tad mums vajag precīzi 70, 0, 0. Te vienkārši cilvēkam, kāds viņš jāpavadīja. Tā, tagad mēs uzliksim. Pagaid, jāpēc 73. Tas ir kaitinoši. Labi, es esāšu 69,29. Ļāviens, tu griez tu kloķīti, ja? Tu pagriez bišķi ātrāk, viņš uzlic 73. Pagriez bišķi apakaļ. 71, 69,24, 71. Nevar normāli dabūt to. 9. Volā ir 70. Piešaušanas distance, tātad 100 metros mēs piešaujam. Un tā teikt, tad var izvēlēties punkta formu un krāsu. Tad mēs paņemsim, krustiņš mums ir zaļš, paņemsim mēs oranžu un iksiņu. Piespiežam, pieturam un saglabājam. Tad viss ir izdevies. Jā, parādās oranžs krustiņš, tā kā viss kārtībā. Ar lielām mocībām esam izdarījuši to. Tad viena lieta, kas jāņem vērā par topošajiem esošajiem lietotājiem, tātad baziskais koeficients ir tikai G1, to dar iegaumēt, to nerakstat nekur izvēlē iekšā, tā kā tas vienkārši ir jāzina. Augstumā esam savadījuši bazisko koeficientu arī ātrumu. Ātrumu, protams, jāpārliecinās šautuvēties, ja ātrums ir atbilstošs. Ko, tagad gan dodamies mēs uz šautuvi un pārbaudam, kā tas baziskais kalkulators strādā. Esam izpildījuši mājas darbu, savadījuši baziskos datus, arī ieroci mēs esam piešāvuši optiku. Kas mums atliek? Atliek, protams, nomērīt lodes ātrumu, vai tas ir tāds pats, ko mēs esam ievadījuši datos, un pats galvenais izmēģināt uz 300 metriem, vai tas mums darbojās. Lai nedomātu, kad es nedaudz mānos vai šmalcos, Raineram arī būs jāizšauj ar tām aizmiegtajām acīm. Varbūt viņš arī var trāpīt. Munīciju tad liekam iekšā. Pats galvenais pārdam ieslēdzam ierakstītāju. Kā saka, jālūdzās man par Dievam, lūdzu šoreiz tikai nepiečakarē un saglabā video. Tā būs, es nezinu, 3. reize, kad uz to ir knivs un nevar saprast, vai tā ir atmiņas karta, programmatūra vai vienkārši laikapstākļi un slikts garastāvoklis. Nospiežam attālu mērītāju. Jā, tad 290 metri. Lai gan mums bišķiņ tur ir 305 metri, lai būtu, ja? Un tātad mums krustiņš iedod korekciju. Mēs, protams, kad uzgriežam vislielāko palielinājumu, noregulējam asumu. Un tad skatāmies, vai mēs varam trāpīt, vai mūsu dati savadītie ir pareizi. Ko? Tā teikt, trāpījām pa tādu gongu. Dižmedījumam angliski saucās kill zone.
ja tā kā mūsu zelta ruksis, briedis alnis ir gar zemi, ļoti iespējams, arī veiksmes gadījumā lapsa. Nu, un tagad ātrums mums ir 807, mēs uzlikām 805, ir ok, tagad ir Rainer kārta, ja? Varbūt izšķies reiz pa mazo? Nē, davai iepriekš es šāpu mazo, viņš aizlidos vienkārši, es zinu, lai tas tev paliek saldiem ēdienam. Tu izšķai tagad pa to, un tad pacīnies un trāp pa to mazo. Davai mainamies, es pie kameras. Un jāiet Renē, tagad atstāt, lai ir ciet, vai ne? Pieliec sarkociņas, jā. Vai tieši vaļā vajag turēt? Jā, bet ja tā godīgi, protams, kad ir taisnība, kad acis taisīt nevajag ciet, bet es no savas prakses pateicu, kad es šauju 10. kalibru, tad tu dabūn tādas bailes, kad ar gaisanīti jāpašai 2 dienas, kamēr tev tās acis attaisās. Es paskatījos viņā iekšā, man pirmais uzreiz tāda ritīga dienas optikas sajūta, ne? Jā, nu, es pateikšu, tam Pardam ir izdevies, tāpēc, ka viņi uztaisa apaļu ekrānu. Jā, un tev nav tāds sajūta, kad skaties digitālajā. Un pat, zini kā, es pat teiktu, nevis apaļu tā, ka tev ir noapaļotas malas tikai, vai ne? Jā. Nu, tā kā ir, bet tā, ka tu skaties iekšā okulārā, un viņš tev dod to dienas tādu sajūtu. Tādu trubatu iet tur iekšā. Tā paskaties tāds, jā, tāda baigi foršā sajūta. Zini kā, te jau problēmas sāks, kā tu sāks piedomāt par pareizām acīm un vēl visu kaut ko, tad uzreiz nevar trāpīt. Nu. No, trāpīja, ja? Bet acis aiztaisās ciet, jā. Bet arī galīgi tieši pirms es nospēju aiztais viņas ciet. Jā. Sāsaro viņas. Nu labi, davai pamēģinam ar acīm ciet, var trāpīt pa mazo. Bet zin kā, varbūt saglabāt tagad ierakstu un uztais jaunu ierakstu. Ja vienkārši man ir bailes, vienkārši, ja nesaglabāsies ierakstu, es būšu uz... Es rakstīšu Parda uz rūpnīcas. Es domāju, tajā brīdī es vienkārši viņu izmetu pa logu ārā un nevajag vispār, ja? Bet arī iedomājies, cik tas ir absurdi, ja tu tagad iedomājies, un tu kā mednieks ieraugi tagad zelta bulli, vai tur vispār kaut dimantu. Vai muflonu, vai es nezinu, zilonis staigā pa lauku, jā? Tev ir tā kā, bez mazai arī tu tagad medīs vai kaut ko, vai tu gribi kādam parādīt, un tu gribi ierakstīt, un tev neierakstās. Tu pusēm. Nē, vēl ir tas, ka, mašīna, ja tu saražo, tad viņai jāstrādā ir pagriezieniem, nezinu, spidometram un visam jāstrādā. Un tas sanāk, kad funkcijas kaut kāds nestrādā. Tas nav forši, jā. Bet, labi, laika mainās un droši vien ar katru nākamo modeli. Jā, viņi arī salabos to tornīt, ka tagad labāk griežās un tālāk, ka aplikācija tagad bišķiņ labāk saslēdzās, lai gan mums ir kā vienai ierīcei bija jaunais atjauninājums un tāpat tās visi mocās un nekas nestrādā. It kā pastījāmies šitai ierīcei, šitai atkal saslēdzas un viss strādā. Tāds, beigā veiksmes spēle, tas tā. Jā, vajadzētu tā kā... vidējais svērtais un normāla temperatūra arī normāli produkts strādā. Bet rāda labi, strādā labi. Un šaut arī var, un trāpīt precīzi arī var. Ko, uz izelpas. Gandrīz varēja trāpīt. Vai vēl 2, ja tu netrāpīsi, tad es šaušu. Tad tev jādod, ja? Labi, pagaid, tad jau izaicinājums lielāks ir. Garām, jā? Nebūs. Tad aiziet, mainamies. Vajadzēja kādam citam man izaicināt, būtu daudz vienkāršāk vinnēt. Ko? Tev rādi klās. Ir viss kārtībā. Nav tik vienkārši, protams, ka distance ir liela, un tā, kad mēs piešāvām, bija ļoti izteikti sāna vējš. Kā redzat, tas nav tik vienkārši. Video apskatīsieties, kā tēmē Rainers, kā es. Paskatīties, varbūt man arī acis jau taisās ciet, vai tas palīdzēja vai nepalīdzēja, tas tā humoram, bet patiesībā, protams, ka skaidrs, šādi 300 metru šādi trāpīt, tev jābūt diezgan labam šāvējiem, labam aprīkojumam, labai munīcijai, un arī tāpatām vējš arī var spēlēt ļoti uz tādas distances, un varat izmēģināt paši 300 metros izšaujiet, un jūs redzat, kur tā lode tik sekmīgi nevis neveicās, bet balskais kalkulators strādā. Atālu mērītājs strādā, tā kā viss kārtībā, visi eksperiments ir izdevies, adrenalīns ir, ne adrenalīns, bet varbūt azarts, ja? Šaut tālāk, precīzāk un vēl veiksmīgāk Raineram visdrīzāk, lai viņš arī kādreiz trāpītu. Tiekamies nākamajos video. Un, protams, ja rodās kādi jautājumi un gribi uzzināt vēl dažādas knifus, sazinies ar mums, mēs tev pastāstīsim, pats galvenais aizbrauksim ciemos, palīdzēt izvēlēties, piešaut un izmēģināt balistiku, vai tā strādā.